Labdien, ceturtdienam! Un šodien mēs Nevalstiskā organizācija televīzijā tiekamies ļoti, no sākuma man liekas ļoti dīvaini, ar konsultāciju kompāniju. Ar konsultāciju kompāniju 180 Degrees Consulting Rīga. Un mums viesos ir prezidenta Laima Melkina. Labdien, prezidents kundze! Un mums ir konsultāciju vadītāja Anita Vītola. Labdien! Sveika! Un šajā gadījumā es gribētu uzreiz uzdot jautājumu vienkārši Laimai, ar ko tad īsti nodarbojās šajā gadījumā tavu konsultācijas uzņēmums, kas tas tāds vispār ir pa zvēru, ko viņš nodarbojās un kāds saistīts ir ar nevalstiskajām organizācijām? Tātad 180 Degrees Consulting Rīga ir organizācija, kura ir starptautiska. Mums ir pārstāvniecības vairāk kā 20 valstīs visā pasaulē, tātad ne tikai Eiropā, bet arī Āzijā, arī Amerikā, Austrālijā. Un tā saistība ir tāda, ka pirmkārt mēs paši esam biedrība, un Latvijā reģistrēta kā biedrība. Un otrkārt mēs strādājam ar nevalstiskajām organizācijām, un tas tad ir arī tā galvenā mērķa grupa, kurai mēs pievēršamies. Un faktiski tas notiek tā, ka tas kā mēs redzam nevalstisko sektoru, ir tā, ka bieži vien pašām organizācijām nav resursu, varbūt laika resursu vai finansu resursu pievērsties tiem izaicinājumiem, kur viņiem ir. Un tie varētu būt ļoti dažādi. Un tāpat laikā ir studenti, kuri ir aktīvi, kuri ir talantīgi un enerģiski, un kuri varbūt gribētu iegūt reālu pieredzi kādās reālākās lietās, ne tikai iegūt savas zināšanas augstskolā. Un attiecīgi mēs šiem studentiem varam dot iespēju strādāt ar nevalstiskajām organizācijām un palīdzēt viņām risināt tās problēmas, kuras viņiem ir, vai pareizāk sakot, ieteikt, kā viņas varētu risināt. Un tad tas labums ir tāds, ka šī nevalstiskā organizācija var paskatīties uz lietām no malas, un savukārt studentiem tā ir iespēja gūt kādu reālu pieredzi. Tu pieminēji vienkārši to, ka šajā gadījumā jūsu konsultācijas uzņēmums ir pārstāvēt visā pasaulē. Varbūt tad izstāst nedaudz vairāk par pašu uzņēmumu. Ko tas īsti nozīmē latviešu valodā šis nosaukums skatītājiem? Un līdz ar to, kāda šī jēga šim nosaukumam un, protams, varbūt arī pašu priekšvēsturi, kādā veidā izveidos šis uzņēmums? Latviski, ja tā ļoti gribētos pārtulkot, tad tas ir 180 grādu konsultācijas. Kāpēc ir 360? 360, tad tu nonāc tā pašā punktā, sākumā bija. Bet šis ir vairāk paskatīties no otras puses, varbūt tās lietām. Bet faktiski ir tā, ka šī organizācija radās 2007. gadā Austrālijā, un tur bija tāds aktīvs students, kurš arī diezgan aktīvi iesaistījās dažādās nevalstiskajās organizācijās, gan kā brīvprātīgais, gan citādāk, un viņš ievēroja to, ka bieži vien ir tā, ka organizācijas runā par naudas līdzekļu piesaisti un tā tālāk, bet nevienmēr viņas runā par to, kā šos naudas līdzekļus izmantot efektīvāk. Un, protams, ka daudzi studenti arī darbojas diezgan aktīvi arī nevalstiskajā sektorā un arī visādi citādi, gan kā brīvprātīgie, gan tā tālāk, un arī piesaist šos naudas līdzekļus, bet tas, ko viņš saprata, ir tas, ka varbūt vajag skatīties arī uz to, kā lietas varētu darīt efektīvāk. Un līdz ar to viņš izlēma, ka varētu veidot šādu biedrību. Un sākumā tā bija tikai Austrālijā un tikai vienā pilsētā, un šobrīd tā ir jau vairākās vietās. Un pēc tam šī ideja izplatījās tālāk, un šobrīd ir tās pārstāvniecības arī Amerikā, kā jūs teicu, un Eiropā. Mēs esam Baltijā vienīgie Rīgā. Bez mums Eiropā ir arī, teiksim, Barcelonā, Londonā, Kijevā, Prāgā. Un tā galvenā doma ir tāda, ka šīs pārstāvniecības tiek bāzētas augstskolās, kuras ir, teiksim tā, augsti novērtētas dažādos reitingos. Un mūsu gadījumā tā ir Rīgas ekonomikas augstskola, jeb Stockholm School of Economics. Un attiecīgi tie ir tie studenti, kuri arī tiek iesaistīti šajās organizācijās. Tieši no šīm augstskolām. Varbūt konkrētāk, kāda ir šīs organizācijas
mērķi dotajā brīdī. Un kāda ir pašlaik ilgtermiņā un īstermiņā būtu izsācis? Paša organizācijā pagaidām nerunājam par Latviju, parunājam par vispār organizāciju. Kā tādu, jo saprotu, ka viņi kurā gadījumā tad ir izaugusi savu attīstībā, ja? Un līdz ar to, protams, ir jau pašlaik šis te, varbūt izstāsts, teiksim, par pašu organizāciju vēl vairāk. Šobrīd šī organizācija ir lielākā studentu vadītā konsultāciju organizācija visā pasaulē. Un tā doma ir tāda, ka ar šo darbību var celt to kapacitāti, kas ir nevalstiskajam sektoram. Un tā galvenā ideja un galvenais priekšnoteikums, lai mēs sadarbotos ar kādu organizāciju, un nav teikts, ka tā ir nevalstiska organizācija, tas var būt arī uzņēmums, kurš nodarbojas ar sociālās uzņēmējdarbības kāds pārstāvis. Tā galvenā doma ir tāda, ka šai organizācijai ir jāsniedz kaut kāds sociāls labums sabiedrībai vai kādai konkrētai sabiedrības grupai. Un caur šo darbu mēs varam uzlabot, sabiedrību. Tas, šajā gadījumā, tu īsti neatbildēji uz jautājumu, vienkārši. Tas, šajā brīdī tas ir tāds mērķiem, bet, mēs nevaram runāt, ilgtermiņa mērķiem kaut kādiem šai organizācijai pašlaik. Kādi ir šie mērķi ilgtermiņa tieši? Šie mērķi tādi paši ir, jā. Skaidrs. Labi. Es gribētu tālāk varbūt pāriet šajā brīdī tad uz Latviju. Kā tad, kurā gadā tad Latvijā tas viss izveidojās un kāda ir Latvijā priekšmets izstāstot? Līdz mūsu pārstāvniecībai tas notika tādā veidā, ka viens no Rīgas ekonomikas augstskolas absolventiem, kur mēs tādi esam bāzēti, bija iesaistīti šajā organizācijā Stokholmā, kur arī atrodas mūsu, ja tā varētu teikt, alma mater vai vienkārši mātes augstskola, Stokholmas School of Economics. Un viņš šeit, šajā Stokholmā pats bija konsultāciju vadītājs, un viņš izdomāja, ka varētu arī Latvijā veidot šādu lietu, ka tas varētu būt aktuāli. Viņš pats ir lietuvietis, un viņš tātad ierosināja šo domu un meklēja cilvēkus, kur būtu gatavi Latvijā ar to nodarboties. Un tad tas notika aptuveni 2012. gada pavasarī, un tad rudenī mēs oficiāli reģistrējām biedrību, One Degrees Consulting Rīga, un tad arī sākām savus pirmos darbus. Skaidrs, cik pašlaik jūs esat attiecīgi šajā brīdī, biedri, un kā pašlaik organizācijas struktūra izstāst? Pašlaik ir tā, ka mums ir tātad valde, kas ir 5 cilvēki, kas principā galvenokārt nodarbojas ar to, lai palīdzētu tieši konsultantiem strādāt, un mēs uzskatām, ka tieši konsultanti ir, tā varētu teikt, organizācijas sirds, kuras labā tad mēs arī veidojam dažādas struktūras un domājam to, kā uzlabot šo darbu un tā tālāk. Un šobrīd projektos ir iesaistīti tieši šajā brīdī 15 cilvēki, un tie ir 3 projekti. Tātad katrā projektu grupā ir 5 studenti, viens no kuriem ir tāds kā projektu vadītājs, un pārējie 4 ir konsultanti. Un varbūt vienkārši šajā brīdī nemocīsim visu laiku, tevi, tad es saprotu, ka Aneta, tu esi viena no konsultāciju vadītāju. Tu esi tāda priekšniece, kas saprot 5 cilvēkiem, ne? Nē. Nē, tātad, kā tas īsti ir? Tas, kas ir priekšnieks šiem 5 konsultantiem, ir tas, kas saucās team leader, jeb komandas vadītājs. Jā. Bet esmu konsultāciju vadītājs, nozīmē, ka es meklēju klientus, vādu apmācības konsultantiem, un pat es arī pagājušo gadu biju konsultants, tā kā ir pieredze abās pusēs, kuru tad var arī izmantot. Varbūt izstāst šajā gadījumā, tev kā konsultantai, kas tieši tev personīgi pierunāja pārliecināja iesaistīties šajā te biedrībā, vai tas šajā brīdī vienkārši kaut kāda kredītpunkta skolā, vai tas ir kaut kāds tavs aicinājums, kas tas bija šajā brīdī tavā gadījumā? Tas bija vairāk tas, ka tu redzi to, kādas patiesībā ir problēmas šīm organizācijām. Jo iepriekš, pirms es vispār iesaistījos šajā organizācijā, man nebija nejausmas, un tad, kad es tiku pie šī pirmā projekta, tad sapratu, ka īstenībā ir ļoti daudz tāda problēma, kuras ir ļoti interesants un izaicinošas arī pašiem konsultantiem risināšanai. Piemēram, es biju konsultanta projektā kopā ar Junior Achievement Latviju, kuriem ir šis skolēnu mācību uzņēmumu programma, kurā es pati arī biju piedalījusies, tāpēc tas bija īpaši interesanti.
Un viņa problēma ir tā, ka viņi nezināja, kā var noteikt ilgtermiņa ietekmes šiem absolventiem programmas. Un tad tāds arī bija mūsu uzdevums, bija meklēt veidus, kā viņi varētu apzināt šos absolventus. Jā, tu mēs vēl parunāsim par trim attiecīgiem šiem projektiem, višķi vēlāk. Un šajā gadījumā, teiksim, atkal atgriezīsimies varbūt pie prezidenta Laimes. Tad es saprotu, ka Zviedrijas ekonomiskā augstskolā ir pietiekuši daudz studentu. Ja? Un līdz ar to šeit 16 cilvēki, vai tas ir daudz, vai tas ir maz, jo, protams, papētot jūsu mājaslapu, es konstatēju, ka Zviedrijā, pieņemsim, tur kaut kāds ir konsultantu konkurss un tam līdzīgi, ja? Līdz ar to lūdzu, vairs nevienu konsultantu nepieņemam, ir skaidrs, ka visi noslēdzies, vismaz tā bija Zviedrijas lapā, jums tāds klusums uz tāds vispār tajā lapā pašlaik, jūs sadarāt arī. Kā notiek šajā brīdī, teiksim, šo te konsultantu atlase, ir konkurss, nav konkurss, kāds viss notiekās? Jā, es negribētu piekrist, ka ir klusums. Mājaslapā ir klusums. Jā. Bet faktiski ir tā, ka pirmkārt jau mūsu augstskolā ir tā, ka ir ļoti daudz organizāciju, kuras nodarbojas ar ļoti dažādām lietām. Un tā kā mums ir tikai viena bakalaura studiju programma, tad attiecīgi katru gadu ir tikai 120 studenti. Un ir tā, ka ja ir ļoti daudz organizāciju, tad arī organizācijas diezgan stipri konkurē savā starpā. Un pārējās organizācijas, gandrīz visas ir zem studentu padomes, mēs savukārt esam atsevišķi reģistrēti kā biedrība. Šobrīd strādā tikai 15 cilvēki pie projektiem, bet faktiski organizācijā kā tādā darbojas vairāk. Un, teiksim, tie, kuri netika pie projektiem šogad, kaut kādu iemeslu dēļ tiks pie projektiem nākamajā semestrī. Respektīvi, nākamajā semestrī mēs plānojam sākt atkal jaunus projektus, un šie cilvēku resursi ir. Kas attiecās uz to atlasi, tad ir tā, ka atlase notiek, kā reizi mums sanāk, bet mēs cenšamies atlasi veidot vismaz 2 kārtās. Tātad vispirms mēs aicinām iesūtīt savu CV, un mēs aicinām arī rakstīt to, ko angliski sauc par case study, vai vienkārši mēs piedāvājam piemēru kādai organizācijai, vienalga vai Latvijā vai ārzemēs, un viņas, problēmai, un mēs skatāmies, kā šis cilvēks argumentē to, ko varētu veikt, ko varētu darīt, un kāpēc to darīt, lai mēs varētu spriest par to, kāda ir šie cilvēki, loģiskā domāšana, spriest spēja. Un tas ir tieši tāpat arī konsultācija. Vai tas Zviedrijas ekonomiskā augstskolā problēmas loģisko domāšanu spriest spēja? Nē, nav. Bet, ja mēs vēlamies kaut kādā veidā atlasīt, tad tikai pēc CV mēs to nevaram izdarīt. Un tas ir arī tas parastais formāts, kādā notiek, pašā konsultācijas sektorā atlase, jo tur arī ir, loģikas testi un tā tālāk, neskatoties to, ka varbūt cilvēks ir no SSI Rīga. Un es gribētu teikt, ka tas nav gluži tā, ka mēs visus paņemam, tas atbildums ir. Un arī es gribētu piebilst to, ka tie cilvēki, kas nāk uz organizāciju, viņu motivācija nav kaut kādi kredītpunkti vai kaut kas tāds, jo viņi tādus nesaņem. Un tā motivācija, ko mēs dzirdam, kad mēs jautājam intervijās, kas savukārt ir tas otrais posms, protams, viens no tiem motivatoriem ir tas, ka varētu uzzināt kaut ko par nevalstisko sektoru, un arī daudz paši ir darbojušies, gan kā brīvprātīgi, gan savādāk nevalstiskajā sektorā. Otrs ir tas, ka ir daudz, kuriem interesē konsultācijas sfēra kā tādu, un tad viņi vēlas saprast, kā tas darbojās dzīvē un kā tas notiek. Treškārt, viņi arī saņem apmācības, kas ir no mūsu partnera, kas ir starptautiski atzīta konsultāciju kompānija, McKinsey & Company, kur mums nodrošina ar treniņu materiāliem un attiecīgi šos instrumentus, kurus viņi mums piedāvā, kuriem var strādāt, lai risinātu problēmas, tos mēs arī izmantojam tālāk darbā, un tad mēs viņus apmācam par šīm lietām, un viņi var tālāk viņus izmantot savā darbā. Paši konsultanti. Okay. Es vienīgais, ko es nespēju saprast. Ja? Es nespēju saprast tiešām šajā gadījumā. Jūs sakat, ka jūs tur stāv rinda ar konsultantiem, kas grib strādāt. Ja? Latvijā ir 18,000 nevalstiskās organizācijas, līdz ar to tās problēmas, es domāju, šajā gadījumā vienkārši ir milzu daudz. Ja? Un tajā pat laikā, jūs šajā brīdī, pasakāt, ok, nenāc mūsu pulciņā, mēs vairāk nevienu nepieņemam vispār. Šeit nav kaut kāda pretruna vispār.
Pirmkārt, jo tas, ka organizācija ir salīdzinoši jauna. Jā, jūs vienkārši uz laiku negribat vienkārši augt vispār. Nē, mēs gribam augt, vienkārši tā problēma ir tāda, ka es domāju, ka šobrīd trūkst informācijas pašam nevalstiskiem sektoriem par to, ka šāda iespēja vispār pastāv. Un šī iespēja ir bez maksas un faktiski organizācija. Sundoši jautājumu, kas notiksies tad, ja jūs rīt saņemsiet 50 e-pastus no 50 dažādām nevalstiskām organizācijām? Pirmkārt, mēs domāsim par to, kuras no šīm organizācijām sniedz šo sociālo labumu, jo ne visas nevalstiskās organizācijas varētu teikt, ka to dara. Un, protams, tas būtu ļoti jauki, jo tas jau arī ir viens no tiem mērķiem, ko mēs gribētu, lai organizācijas vērš pie mums un lai mums pašiem būtu vairāk ko darīt. Un lai šie projekti būtu interesanti arī. Ok, to mēs vēl parunāsim beigās. Skaidrs, tā kā kurā gadījumā es saprotu, ka jūs esat atvērti. Tomēr tā nav, īsti šajā brīdī, kad, ok, varbūt izstāstīt, par jūsu pirmajiem darbiem, par pirmajiem labajiem darbiem, ko tad jūs esat jau paveikuši vispār. Es saprotu vienkārši, ka pagājušais gads bijis pietiekuši ražīgs, jā. Un varbūt tad izstāst par to, ko tad jūs esat jau paveikuši. Kas to Anita, tad skatās labāk? Pagājušajā gadā bija 3 projekti, jo organizācija bija tikko dibināta, un tā bija pirmās apmācības. Un bija 3 projekti, viens no tiem bija mans jau pieminēto Junior Achievement Latvija, tad bija projekts ar Pasaules dabas fondu un ielu vingrotāju sporta biedrību. Tad bija šīs 3 organizācijas, kurā katrai tika piesaistīta konsultantu komanda, un problēmas bija diezgan dažādas, bija gan tirgu. Varbūt tu visi izstāstīsim, pa katru projektu atsevišķi. Sākam varbūt par Junior Achievement. Kas tur bija teiks? Viņiem tā problēma, kā es minēju, bija tas, ka viņi gribēja zināt, kādas metodas varētu izmantot, lai noteikti ilgtermiņa ietekmi uz viņu studentu, uz skolēnu mācību uzņēmumu programmas absolventiem. Tas bija viens no projektiem, kur mēs kā konsultantu komanda veidojām aptauju un arī apzinājām viņu šos absolventus, jo, kā mēs noskaidrojām, viņiem arī nebija datubāze, kur vispār ir šie cilvēki, kur ir piedalījušies. Tad mēs centāmies viņus arī maksimāli informēt par šiem cilvēkiem, lai viņi varētu izveidot vismaz pamatus šai datubāzei un tālāk veidot to. Kā arī mēs viņiem izveidojām anketu, kurā varētu aptaujāt šos absolventus. Mēs arī paši savācām pirmos piemērus un aptaujājām absolventus, un viņi turpina izmantot šo anketu, kur mēs pēc tam nodevām viņu rīcībā. Tad bija projekts ar... Vienīgi par to Junior Achievement. Un līdz ar to, tad vai es pareizi sapratu šajā brīdī, ka jūs tad izvērtējāt šo te atdevi, jā? Jā. Atdevi. Kāda viņa bija šī atdevi vispār? Varbūt pāris vārdos izstāstīt. Jā, mēs noskaidrojām to, ka patiesībā cilvēki ļoti novērtē šo programmu. Un mēs arī centāmies patiesībā iegūt kādus kvalitatīvus datus. Mēs mēģinājām intervēt arī cilvēkus, vai vismaz internetā viņus apzināt un ar viņiem parunāt. Un mēs uzzinājām to, ka tiešām cilvēki novērtē šo projektu, pat tie, kas tālāk varbūt neizvēlas studēt vai neizvēlas uzņēmējdarbību kā virzienu savai karjerai, viņi tomēr novērtē šo ieguvumu, jo viņi vismaz ir apzinājušies to, ka ir šāda iespēja, kā tieši viss notiek. Skaidrs. Kas ir rezultāts vienkārši? Kā tas rezultāts izskatās? Vai tā ir kaut kāda prezentācija? Vai tas ir šajā gadījumā kaut kādas rekomendācijas? Šajā gadījumā tas ir Junior Achievement. Jā, projekts notiek 3 fāzēs. Pirmkārt ir satiekās ar klientu un izrunā, kas tieši ir šī problēma. Jā. Tad konsultanti ķers pie darba un meklē iespējamos risinājumus. Tātad ir, cik es saprotu, tad šajā brīdī tie ir 5 konsultanti, jā? Tie ir visi latvieši? Nē. Nē, jā? Nē, tādēļ darbības valoda mums vispār ir angļu valoda. Tādēļ būtu labi, ja šai organizācijai ir vismaz viens pārstāvs, kurš pārzina šo valodu, jo tas nav šķērslis, ja kāds šo valodu nepārzina, bet ja ir kāds, kas pārzina, tad... Jūs kontaktējaties angļu valodā? Jā, jo mums ir konsultanti gan no Ukrainas, Krievijas, Moldovas, Lietuvas un arī Latvijas. Un mēs cenšamies katrā komandā vienmēr iekļaut vienu latvietu, lai tomēr ir šī valodas barjera, lai to var risināt. Un tad šie konsultanti ķers pie darba un meklē risinājumu šai problēmai, tad viņi satiekas un prezentē tā saukto, pusceļā viņi prezentē šos savus līdz šim iegūtos risinājumus,
un uzzina, vai tas vispār ir tas, ko klients vēlētos redzēt. Ja nē, tad viņš šī brīdī var vēl izrunāt, ko vajadzētu vēl meklēt, vai varbūt pasīties citā virzienā. Un tad beigās viņi sniedz gala prezentāciju un arī rakstisku projektu, kur ir rekomendācijas, rastie risinājumi. Un tā, lai šī organizācija vienmēr pēc vajadzības varētu atgriezties pie šiem risinājumiem, jo varbūt kādu iemeslu dēļ, piemēram, šie risinājumi prasa kādas investīcijas, varbūt viņi uzreiz nevar viņus ieviest, tad viņi vismaz vēlāk var atgriezties un apskatīties, kas tad īsti ir tas, ko vajadzētu darīt. Skaidrs. Un tad šajā brīdī, teiksim, lai stādītos priekšā, teiksim, tas beigu dokuments, ja? Es gribētu ir no birokrātiskā viedokļa, tas ir uz kādām 5 lapiņām, vai tas ir kaut kas vairāk, mazāk? Tā tīri, kāds viņš izpaldās. Faktiski pats projekts ir kāds, ja par lapu skaitu, tad, protams, tas ir atkarīgs no paša projekta, bet tas varētu būt, pagājušā gadā 20-30 lapas. Jo tur ir visa arī tā argumentācija, kāpēc, un kā ir nonācis pie šiem secinājumiem, jo, kā jums teicu, tā kā mēs lietojam tieši to konkrēto metodoloģiju, tad tas nav tā, ka, man ienāca kaut kas prātā, un šitā varētu būt laba doma, bet tas ir tā, ka ir kaut kāda argumentācija un kaut kāds ceļš, kā nonākt pie šiem risinājumiem. Tu teici, ka metodoloģijas pirmo reizi kaut kāds ir. Uz kas tā kā metodoloģijas, ko jūs bāzēties? Redz, tad, kā jūs teicu, mums ir apmācības, un apmācības ir bāzētas uz metodoloģiju un tātad apmācību materiāliem, kurus mums piedāvā kompānija McKinsey & Company. Un šos te materiālus izmanto visās pārstāvniecībās visā pasaulē. Un tātad sākumā, pirms vispār sākt projektus, visiem konsultantiem ir šīs apmācības, un viņi iemācās to, no kura gala vispār sākt, kad viņi ieraug šo te izaicinājumu, kas ir šai organizācijai, kā sākt vispār pieiet šai problēmai, un ko ar to vispār darīt, un kā turpināt, un kas ir būtiski vai kas nav, jo varbūt ir kaut kādas lietas, uz kurām viņi skatās un vienkārši patērē laiku. Un tur ir ļoti dažādi aspekti, kur ir jāņem vērā. Skaidrs. Ejam tālāk, vienkārši Pasaules dabas fonds. Kas tur notikās pagājušajā gadā? Pasaules dabas fondam komanda strādāja ar finansējumu piesaisti, kā arī ar apzināšanu veidu, kā varētu celt sabiedrības ieinteresētību viņu aktivitātēs. Tātad finanšu piesaistīšana. Pareizāk būtu teikt ziedojumu piesaistīšanu, jo Pasaules dabas fondam ir ļoti svarīgi, ar ko viņi sadarbojas, jo viņi nevar sadarboties ar organizācijām, kas neatbilst viņu šiem te mērķiem. Un šādas organizācijas patiesībā ir diezgan grūti atrast un izvērtēt, kuras tās ir, jo ir ļoti daudz organizācijas, kuras it kā iekļauj savos mērķos šīs te vērtības, kas tā kā sakrust ar Pasaules dabas fonda vērtībām, bet varbūt viņi tās neievieš reālajā dzīvē. Un tādējādi, ja šāda organizācija sadarbojas ar Pasaules dabas fondu, tad tas, protams, ceļ neslavu arī Pasaules dabas fondam, ja gadījumā atklājas, ka šīs vērtības netiek ievietas. Tādēļ konsultanti strādāja pie šīm veidiem, kā viņi varētu atlasīt šīs organizācijas, ar ko tieši sadarboties. Tas nozīmē, teiksim, to, ka Pasaules dabas fondam visi brauc šķemodoniem ar naudas, ja? Un pat reiz, teiksim, jūs pašlaik bijāt, teiksim, tā muite, ja, kurš sagatavoja, teiksim, šos noteikumus, saka, šito mēs neņemsim, to mēs ņemsim. Tā es pareizi saprotu, projektu ideju. Bet vienkārši ir tas, ka viņiem ir jāzina, kuras organizācijas vispār uzrunāt, kad meklē sadarbības partnerus projektiem. Skaidrs. Jā, protams, tur nestāv rindā cilvēki. Skaidrs. Zato jūs sagatavojat šajā brīdī, saprot, kaut kādu sarakstu no 1000 organizācijām, kas viņiem būtu jāuzrunā, vai kas bija tas rezultāts šeit? Viņi sagatavoja kritērijus, uz kuriem vajadzētu skatīties. Kā varētu mēģināt saprast, kuras ir šīs organizācijas, kā arī, protams, atrada piemērus, kuras tad ir šīs organizācijas, ar ko varētu sadarboties. Bet vēl viņi strādāja vairāk pie tā, kā varētu sabiedrības ieinteresētību celt. Konkrētāk viņi fokusējās uz jauniešiem ar domu, ka tā būs tā sabiedrības grupa, kurā varētu dot ilgtermiņa ietekmi, jo tomēr tie būs tie, kas varēs pārliecināt varbūt arī pārējos un nākamās paudzes iesaistīties šajās aktivitātēs, kas ir Pasaules dabas fonda interesēs. Tādēļ viņi domāja par aktivitātēm, kuras varētu ieviest skolās, kā arī, protams, apzināt citas vecuma grupas. Ļoti skaisti, forši vispār, bet vispār. Varbūt var iedot konkrēti, šajā gadījumā, piemēri, lai saprastu, ka
Lūk, šajā gadījumā Pasaules dabas fonds, pateicoties tātad mūsu pētījumam, tātad izdarīt to varbūt. Es pat nestrādāju pie šī projekta, tādēļ es viņu tik ļoti labi nepārzinu, bet jā. Bet es zinu to, ka mēs pēc katra projekta prasam arī atsauksmes no šiem klientiem, ar kuriem mēs esam strādājuši. Un Pasaules dabas fonds patiesībā ļoti atzinīgi novērtējis šīs idejas. Un mūsu organizācijas mērķis ir arī tomēr apzināt pēc kāda laika, ka mēs šobrīd domājam arī apzināt organizācijas, ar kurām mēs esam strādājuši pagājušajā gadā, jo tomēr ir tagad pagājis pusgads kopš gala projekta iesniegšanas un apzināt šīs organizācijas, lai uzzinātu, vai patiesībā vai viņi ir izmantojuši šīs idejas, vai varbūt viņi ir kādā veidā viņas pielāgojuši. Bet jā, pie tā mēs šobrīd strādājam. Skaidrs. Labi. Ielu vingrotāji. Kāpēc viņiem ir vajadzīga palīdzība? Viņi tur vingro viss kārtīgi, viss notiekās. Būtībā jau viens no tiem viņu galvenajiem motīviem, kāpēc to darīt, ir tas, ka tas arī, tā viņu darbība jau arī patiesībā ir diezgan sociāla, jo šobrīd viņi, cik es saprotu, vairs ar to nenodarbojas, bet ar ko nenodarbojas? Ar vingrošanu viņi nodarbojas, bet es gribēju teikt par to, ka viņi ne tikai piesaista jauniešu aktīvam dzīvesveidam un veselīgam, bet vienu laiku viņi arī apciemoja, teiksim, tā dažādas riska grupas dažādās vietās, un arī tā bija viena no lietām, ko viņi dara. Un tas, ko viņi gribēja saprast, bija par to, kādas, teiksim, ne tā konkurējošās organizācijas varētu būt pasaulē, bet, teiksim, kā viņas piesaist līdzekļus, ko viņas dara. Tā bija vairāk tāda, kā, teiksim, tirgus izpēte. Un šajā gadījumā tas bija tas, ko viņi ieguva, saprast, kā vēl varētu strādāt un ko vēl varētu darīt, un arī, tā skaitā, par līdzekļu piesaistēm un tām līdzīgām lietām. Skaidrs, un kāds šeit bija rezultāts? Par ko tad jūs atradāties un konstatējāt? Šeit tas rezultāts bija tāds, ka mēs apzinājām citas organizācijas citur pasaulē, kā viņi strādā, kā teiksim, tiek. Tur galvenais jautājums bija par finansu līdzekļu piesaisti, kas, manuprāt, lielākajai daļai nevalstisku organizāciju ir Naudas nebūs vienkārši. Diezgan, jā, tāds Ko jūs varat izpētīt? Es nesaprotu, naudas nav. Redz, naudas nav, bet ir varbūt labāk veidi, kā tērēt to pašu, kuru nav. Skaidrs. Skaidrs. Mums ienākuši ir vairāk skatītāji no jautājumu skatītājiem. Vismaz vienas pašlaik uzreiz uzdošu tieši kontekstā ar to, ko jūs pašlaik stāstījāt. Cik ilgi notiek šī pētījuma norise, cik ilgi strādā konsultanti? Tas būtu atkarīgs no projekta, bet tas standarta laiks varētu būt mēnesis vai 2 mēneši, vai visu semestru garumā, kas tātad būtu, teiksim, 5 mēneši. Bet, piemēram, ja ir kāda tāda organizācija, kurai šis izaicinājums varētu būt tāds lielāks, tad šis projekts varētu būt, teiksim, 2 semestru apjomā arī vai ilgāk. Tas, principā, ir atkarīgs no tā, kas ir šī lieta, par kuru mēs runājam. Un kas ir tas, ko šī organizācija sagaida, un kas ir tas gala rezultāts, ko mēs viņai iesniedzam. Jo, protams, ir projekti, kurus mēs varam paveikt mēnešu laikā, bet ir tādi, kur tiešām būs vajadzīgi šie 5 mēneši, tur ir jādara kaut kādas tādas lietas, kas prasa diezgan daudz laika. Skaidrs. Un cik jau šajā gadījumā ilgi aizņem, teiksim, šie 3 minēti projekti laika? Šie projekti bija semestru. Jā. Varbūt pasakiet cilvēciski vienkārši, ko nozīmē 5 mēneši patiesībā tie bija. 5 mēneši. 5 mēneši, tātad šajā brīdī, tātad 5 mēneši, teiksim, šajā gadījumā, tātad tas aizņem šo laiku. Labi, un tad mēs pārējām, teiksim, faktiski, es gribēju šo jautājumu, protams, uzdot, viens arī skatītājs uzdevis, tātad šo pašu jautājumu ir, ko jūs tagad darat un kādu jūs nākotnes nodomāt? Tieši par šī brīža projektiem? Jā. Tātad, varbūt tādā pastāstīt. Šobrīd mēs arī strādājam pie 3 projektiem, ar 3 dažādām organizācijām. Viena no tām ir ilgtspējas indeks, tad ir Baltijas reģionālais fonds, un tad ir bērnu un jauniešu centrs Kaņieris. Jā, varbūt izstāst vienkārši, kādas šogad problēmas, kādas jautājumas gribat risināt, un tas būs attiecīgi šajā brīdī šogad.
mājas darbā? Ilgtspējas indeks ir mums par uzdevumu devis apzināt veidus, kā varētu celt sabiedrības ieinteresētību ilgtspējīgā uzņēmējdarbībā. Jo viņi ir izpētījuši, ka patiesībā tā, ka ļoti daudz uzņēmumu sev kā vienu no šīm vērtībām izvēlas kādu no ilgtspējīgas uzņēmējdarbības pamatprincipiem, bet ar laiku šie uzņēmēji saprot, ka tomēr šīs vērtības sabiedrībā un arī starp citiem uzņēmumiem īsti netiek novērtētas, un tādēļ ar laiku viņi šīs vērtības maina. Un tādēļ viņi ir veikuši arī aptauju, kur ir diezgan tādi interesanti rezultāti, ka patiesībā lielākā daļa cilvēku uzskata, ka uzņēmējdarbība ir atzīstama par ilgtspējīgu un sabiedrībai labu, ja tiek maksāt nodokļi, kas patiesībā ir tāda pamatlieta. Tad šobrīd komanda strādā pie tā, kā varētu celt šo apziņu, ka tās tomēr ir svarīgas vērtības, kurām vajadzētu pievērst uzmanību. Skaidrs. Nākošais. Tad ir Baltijas reģionālais fonds, kur tiek risināta problēma par neaktīvo jauniešu iesaisti sociālajās aktivitātēs dažādās, kas arī, mūsuprāt, ir ļoti svarīga problēma, jo arī mēs paši esam redzējuši kaut vai mūsu skolas ietveros, ka šie jaunieši, kur piesaistās dažādās organizācijās, pārsvarā ir vieni tie paši jaunieši, kuri mēģina izvēlēties starp šīm organizācijām, un tad ir tie jaunieši, kuri īsti nevēlas nekur iesaistīties, un kas, protams, ietekmē arī viņu nākotnes iespējas, jo ja viņi nav nekur iesaistījušies, pēc tam ir grūtāk atrast darbu un kaut vai studiju iespējas, jo tomēr šīs visas sociālās aktivitātes tiek ļoti novērtētas, un arī darba meklējumos tiek ļoti augstu vērtēts, jo tā ir kā darba pieredze. Jā, tad ir šī problēma, un tad ir bērnu un jauniešu centrs Kaņieris, kur ir kā tāda sadarbības platforma starp dažādām nevalstiskajām organizācijām un individuāli cilvēkiem, kuri meklē šīs organizācijas, bet viņiem ir šī problēma, ka viņi nodrošina telpas, viņi nodrošina resursus nevalstiskajām organizācijām, bet tāpat laikā viņi rīko arī paši savas aktivitātes, un viņi šobrīd arī strādā pie saviem projektiem, kā piemēram viņi katru gadu rīko kaut vai šādu pasākumu kā šo jubilejas pasākumu šim centram, kur arī viņiem ir nepieciešami cilvēku resursi, un viņi nevēlētos ņemt šos brīvprātīgos darbiniekus prom no organizācijām, kurās viņi jau ir, bet tā vietā dabūt citus cilvēkus. Bet problēma ir tā, ka viņiem šie projekti nav, viņi nav visu laiku, tādēļ viņiem nav jēgas veidot sadarbību ar cilvēkiem, kuri vēlas visu laiku, bet viņi grib izveidot datubāzi ar cilvēkiem, kurus viņi varētu uzrunāt gadījumā, ja viņiem ir kāds projekts, un kuri būtu ieinteresēti iesaistīties šādos projektos, kas patiesībā ir ļoti laba ideja, jo esmu runājis arī ar saviem kursu biedriem, kuri atzinuši, ka tad, kad skolā ir daudz darba, tad varbūt šīs iespējas tik ļoti nemeklē, bet tomēr šādi gadījumi projekti ir ļoti interesanti pieredze, un ir daudz cilvēku, kur tiešām gribētu tam veltīt savu laiku. Tādēļ, tad mēs mēģinām saprast, kā viņi varētu piesaistīt šos brīvprātīgos. Tad man jautājums vienkārši tāds, šajā brīdī cevišķi par ilgtspējas indeksu, jebkurā gadījumā šis rezultāts varētu būt interesants ne tikai šajā gadījumā vienai nevalstiskai organizācijai, tas varētu būt interesants daudzām organizācijām. Kas šajā brīdī, ir īpašnieks jūsu, pētījuma rezultātiem? Vai īpašnieks ir tikai šī organizācija, vai šajā gadījumā, jums sadarbībā ar jums, šis pētījums ir publiski varbūt pieejams un tam līdzīgi. Kāda ir jūsu politika šajā jautājumos? Pirmkārt jau mēs visām organizācijām, kurām mēs sadarbojamies, jautājam, vai viņi ir gatavi šos rezultātus arī par šiem rezultātiem kaut kā tālāk runāt, vai mēs drīkstam to darīt. Tas ir viens, otrs, tie projekti. Tas nozīmē, vai jūs varat vai organizācijas? Vai mēs varam runāt. Skaidrs, labi. Jā. Vai mēs varam, piemēram, šādā sarunā runāt par to, ka tur bija tāds un tāds projekts, un mēs darījām to un to, jo varbūt ir kaut kādas tādas lietas, kuras organizācija nevisai gribētu, lai citi zina. Bet mēs paši, piemēram, iekšēnē mums ir pieejami tie projekti, kuriem ir iedot šī pielaide, tad mums ir pieejami projekti no citām pārstāvniecībām, citās valstīs, un līdz ar ko mēs varam arī
redzēt, kādas problēmas ir citur pasaulē un kā viņas tiek risinātas, un arī savā ziņā gūt iedvesmu arī mūsu projektiem. Bet, piemēram, par to, vai viņi ir pieejami tieši plašākai publikai, nē, nav. Un mēs tā kā arī neplānojam īsti viņus piedāvāt, jo arī, piemēram, pat ja tur būtu kaut kas tāds, ko kāda organizācija varētu pielietot savā labā, tomēr... Citu labā vienkārši. Jā. Jūs ir kā strādāt sabiedrības labā, kāpēc ir kādu noslēpumu, tas nesaprot? Redziet, tas nav tā gluži, ka tagad es varu paņemt kaut kādu ideju no kaut kādu vienu risinājumu vienai organizācijai, ka tas noteikti darēs arī manējai, jo kā jau arī Anita minēja, piemēram, tādām organizācijām kā Pasaules dabas fonds ir kaut kādas savas ļoti specifiskas lietas, un viņi nevar, teiksim, paņemt kaut kādu tādu sponsoru piesaistes struktūru, kādu varbūt varētu ielvingrotāji, jo tur ir kaut kāda specifiska lieta, kas ir šī dabas lieta iesaistīta, un viņiem ir vajadzīgs kaut kas cits. Un tā kā ir šīs nianses jāievēro, un tā kā to saka arī šie materiāli, kurus mēs izmantojam, tad nav gluži tā, ka mēs varētu šos materiālus tā pielietot pie citām organizācijām. Skaidrs. Bet, protams, es gribēju vēl precizēt, varbūt šajā brīdī, es saprotu, ka tad, kad jūs liekat, teiksim, savā mājaslapā informāciju par projektiem, ja, protams, tas, kas man kā prasītos vairāk, ko es nesapratu vienkārši tad, kad es piespiešu, teiksim, uz Pasaules dabas fondu, un, protams, liekas, ka tūliņ izliks ārā šajā gadījumā vismaz kaut kāda presa relīze vai kaut kas par to, ko esmu darījuši, bet tur vienkārši izliks, teiksim, mājaslapā. Ja. Tas ir apzināti vienkārši šajā gadījumā. Jūs runājat par Facebook lapu vai par mājaslapu? Es tieši mājaslapā vienkārši. Tieši tajā internacionālajā. Jā. Mājaslapā, ja vienkārši šajā brīdī man bija tāds īstenībā nesapratu, vienkārši tūlīt sacīšos par šo te projektu, ja, sadarbību ar mūsu projektu, piespiežu blāts mājaslapu vienkārši. Kaut kā tur bija tāds blā, blā, blā garš. Jā, tur ir aprakstīts tas, kas šajā projektā tika darīts, un mēs tā kā plašāk skaidrojam arī nedodat, ja? Jūs vienkārši esat tur sveicam publiku. Skaidrs. Labi. Un šajā brīdī tātad arī tas nozīmē sekojoši, kad nav nekādas prezentācijas vai kaut kas tam līdzīgs, kad esmu to pašu ilgspējīgas indeksu, labprāt arī paklausītos vienkārši, ko tad jūs tur esat šajā brīdī izdomājuši, ko neesat, vai tas arī, teiksim, tikai vienīgi, teiksim, šajā brīdī ir iekšējā lietošanā? Es domāju, ka nevalstiskās organizācijas jau tomēr savā starpā komunicē. Un savā starpā arī apvienās. Nevienmēr, jā, protams, tas ir atkarīgs no pašas organizācijas. Un, ja šī komunikācija notiek, tad jau ir iespējams runāt par to, ka, lūk, mums tur bija tāds projekts ar tādu konsultāciju, tādu biedrību, un mēs tur atradām to un tie rezultāti ir tādi un tādi, un tad attiecīgi, vai tur varētu jums ieteikt darboties, vai arī tieši otrādi teikt, nē, nav vērts darboties. Bet, ja šī organizācija pat nav aktīva, varbūt viņi pat nemaz nevēlās, ka šis projekts un ka šī informācija par šo projektu vispār nonāk kaut kur. Ok, tad es gribētu vienkārši vēl vienu, teiksim, šajā brīdī salīdzinot, teiksim, pētot šajā brīdī, ko dara, teiksim, citas filiāles. Ja? Tas, kas man uzkrīt, teiksim, ļoti liels virziens ir sociālā uzņēmējdarbība. Sociālā uzņēmējdarbība, kur šajā gadījumā, protams, ir darbs ar uzņēmējiem, kur šajā gadījumā tiek šajā brīdī, teiksim, izdomāti dažādi veidi burkāni par to, lai viņus iesaistītu šajā gadījumā sociālās aktivitātēs. Vai šajā brīdī, teiksim, jūs apzināti, teiksim, neņemat šo te sektoru, bet es vienkārši pašlaik esmu nolēmuši, teiksim, nodarboties tikai ar vienu šo te virzienu nevalstisko sektoru. Jo tas, kurā gadījumā es redzēju, teiksim, būtisku atšķirību šajā brīdī starp to, ko darat jūs, ja, jo, teiksim, jūsu zviedru mamma, ja, zviedru brālis vai māsa, kā mēs viņu nosauksim. Tur īstenībā tas, ko es pašlaik redzēju, tur es redzēju tieši šo te sociālo uzņēmējdarbību, nevis šo te NVO prizmu vairāk izcelt. Mēs noteikti ļoti labprāt darbotos arī ar tādiem sociālajiem uzņēmumiem. Vienkārši varbūt Latvijā šobrīd tas nav tik aktuāli un varbūt nav tik daudz pirmkārt viņu. Un otrkārt, kā jau es teicu, šie ir, teiksim, pirmie projekti un
nav tās informācijas pagaidām publiskajā telpā par to, ka mēs esam, par to, ko mēs darām, par to, ka ir vērts iesaistīties, par to, ka tas ir par brīvu un tā tālāk. Tā ka tur ir daudz faktoru, bet mēs noteikti ļoti labprāt strādāt arī ar šādiem uzņēmumiem. Jā. Skaidrs. Atkal ienākuši jautājumi mums no skatītājiem. Es nolasīšu vienkārši, kāda ir kritērija, pēc kuriem konsultantu organizācija atlasa savus potenciālos klientus. Pieņemot, ka saņemt 20 pieteikumi, bet iespējas veikt pētījumus ir tikai 5 organizācijām. Tieši kādi ir atlases kritēriji? 3 jautājums. Pirmām kārtām, kā jau es teicu, šīm organizācijām ir jādara kāds sociāls labums. Un ne visas organizācijas tādas ir, jo var nodibināt arī biedrību, kura vienkārši ir, es nezinu, kur nāk kopā darīt kaut kādu lietu un nav teikts, ka tas sabiedrībai noteikti ir ļoti liels labums. Un tad tas ir tas viens no jautājumiem, vai tas ir kādai konkrētai sabiedrības grupai, vai cik liela šī grupa reāli ir, kāds būs tas reālais labums, cik daudziem cilvēkiem tas kaut ko mainīs. Tas ir viens. Otrs, mēs skatāmies arī to, lai projekti katru gadu, vai pareizāk sakot, katru semestri būtu dažādi, jo mēs, protams, labprāt ņemtu, teiksim, es nezinu, daudz un dažādas dabu saistītas organizācijas, bet tas vienkārši nebūs tik interesanti, un līdz ar ko mēs cenšamies ņemt dažādas. Piemēram, ja mēs ņemam vienu, kas ir Pasaules dabas fonds, tad mēs labprāt ņemam arī vienu, kas ir, teiksim, saistīta ar jauniešiem, un vienu, kas saistīta ar sportu. Tādā veidā tas būtu otrs. Un trešais, protams, mēs skatāmies arī to, lai pašiem konsultantiem tas būtu interesanti, un lai viņiem šis darbs šķīst interesants. Un, piemēram, runājot par ilgtspējas indeksu, tad tas ļoti tieši sasaucās ar to, ko teiksim, studenti mācās, un to, ko viņi redz skolā, un attiecīgi viņi var šīs zināšanas, kuras viņi iegūst studējot, pielietot arī, teiksim, tā dzīvē, un redzēt, vai tas, kas ir teorijā, vai tas ir arī dzīvē, un novērtēt to. Es varbūt uzdošu, teiksim, tādu cinisku jautājumu. Mums ir bijuši ļoti daudz, teiksim, dažādi invalīdu organizācijas, ja? Tad šajā brīdī, ja studentiem būs neinteresanti strādāt ar invalīdiem, tas nozīmē to, ka jūs neņemsieties ar viņiem strādāt. Tas pareizi saprats? Nē, es nedomāju, ka tas ir neinteresanti. Un, godīgi sakot, ir viens no tiem, teiksim, kritērijiem, bet to jau mēs redzam faktiski pēc tam, vai šī organizācija pati vispār ir ieinteresēta. Jo ir gadījusies tāda pieredze, ka tu piedāvā tai organizācijai, ka lūk, jūs varat nākt un mēs stāstam, ko mēs darām un tā tālāk, un šī organizācija, teiksim, tā nav atsaucīga, vai, piemēram, viņa atbild ļoti lēnām, teiksim, uz e-pastiem vai uz telefonu zvaniem vispār neatbild, arī tādas ir situācijas, un tad, protams, mēs meklējam kādu citu organizāciju. Tad tas arī ir viens no tiem kritērijiem, lai šī organizācija pati būtu ieinteresēta, lai viņai arī būtu laiks, lai viņai būtu vēlēšanās vispār to darīt. Jo, teiksim, no viņa puses tas daudz laika nepaņem. Ir, protams, teiksim, tikšanās ar šo konsultantu un tā tālāk, bet es uzskatu, ka tas nav liels laika patēriņš un tas nav nekas tāds, ko nevarētu izdarīt. Skaidrs. Un tagad es gribētu, teiksim, šajā brīdī tad saprast, kur tad īsti var atrast informāciju par jums, par šiem spēles nosacījumiem, un kur tad to visu informāciju meklēt? Pirmkārt, mums ir starptautiska mājaslapa, kurā tad ir redzami... Kāda mājaslapas adrese? Mājaslapas adrese ir www.180dc.org, kas ir starptautiskā mājaslapa, kur var redzēt visas pārstāvniecības, ko viņas dara, kas ir šie cilvēki ar šīm organizācijām, kādi ir projekti, ar kuriem ir strādāts, un kas vispār ir tā galvenā ideja šai organizācijai, tur var palasīt vairāk par šīm idejām. Un mums pašiem ir sava Facebook lapa, kurā mēs liekam informāciju par to, ko mēs darām, ar kādiem projektiem mēs strādājam, kas mums jaunas notiek, kad mēs, teiksim, tiekamies ar mentoriem vai kā savādāk, jo mums ir arī mentori. Un tā tālāk. Un attiecīgi šajā Facebook lapā ir e-pasta adrese, caur kuru var mūs sakontaktēt.
šī adrese? Un šī adrese kāda ir arī Facebook lapas adrese? Un Facebook lapas adrese ir tātad Facebook lapa 180 Degrees Consulting. Vēlreiz latviski lūdzu, jā. Facebook lapa ir tātad meklējot organizāciju lapas, var atrast tātad pēc mūsu angliskā nosaukuma, kas ir 180 Degrees Consulting Rīga. Un tur ir arī tas ir ar burtiem cipariem, kā tas ir? Tas ir ar 180, jā, un pārējais ir ar Rīga. Jā, pārējais ir ar burtiem. Un arī šajā starptautiskajā lapā, tur, kur ir mūsu pārstāvniecība, var atrast kontaktus visiem, kas ir mūsu valdē, un arī vispārējo e-pastu, kas ir ssrīga@180dc.org, uz kur var rakstīt un jautāt, un tikpat labi var rakstīt arī uzreiz Facebook lapā komentārus un jautāt, un tad mēs arī vienmēr cenšamies atbildēt uz to, kas tur parādās. Ok, varbūt vienkārši tīri praktiski. Tā kā mums skatās nevalstiskās organizācijas, tad es saprotu vienkārši, ka noteikti daudzām varētu būt interesi tik tiešām sadarboties ar jums. Kāda ir šīs informācijas apjoms, ko varbūt organizācijai vajadzētu sagatavot kaut kādā, teiksim, vēstulītē, teiksim, un aizsūtīt jums kaut kādu pamatu informāciju, kur ir vajadzīga, vai kas vienkārši, lai jūs saprast vienkārši, lai tas tiešām būtu šajā gadījumā tāds labdien, mēs esam, teiksim, invalīdu organizācija, gribam sadarboties, vai tomēr šajā brīdī tātad ir jābūt jau kaut kādam, teiksim, konkrētākam, ko jūs gribētu, teiksim, tiem partneriem, kas gribētu ar jums sadarboties? Protams, būtu labi, ja atsūta neliela informācija par pašu organizāciju un kā arī šo te galveno problēmu, vismaz kāda tā ir viņu skatījumā. Jo ļoti iespējams, ka vēlāk sazinoties šī problēma tiek nedaudz pamainīta, jo mēdz būt tā, ka šī organizācija redz šo problēmu kā vienu, kas patiesībā ir vairākās sekas kādai citai problēmai. Bet tomēr būtu labi zināt vismaz aptveno virzienu, kādā viņi gribētu, lai mēs strādājam, lai mums būtu vieglāk izvērtēt šo sadarbību un pēc tam sazinoties vieglāk noskaidrot detaļas. Arī atgriežoties, teiksim, vēl par tiem kritērijiem, mēs skatāmies arī uz to, kas tad ir šis te izaicinājums, jo varētu gadīties arī, ka tas ir kaut kas tāds, ko mēs vienkārši nevaram, teiksim, atrisināt. Un ja mums saka, jā, mums tiek projekts un mums ir tur vajadzīgi, nezinu, 200,000 latu, lai šo projektu pacelt, un vai jūs varat ieteikt mums veids, kā šo naudu dabūt, tad tā īsti nebūs mūsu kompetence. Un tas, kādā veidā mēs tad strādājam, tad vairāk lietojot tieši tās savas zināšanas un to kapacitāti, ko mēs varam dot. Jo, piemēram, jā, ir diezgan daudz organizācijas, kas interesējas tieši par finansējumu piesaist, bet es domāju, ka tā informācija par finansējumu meklēšanu tomēr ir diezgan plaša un atrodam internetā, un tas nebūs īsti tas mūsu lauciņš, kurā mēs īsti strādāsim, jo tas nozīmētu vienkārši meklēt internetā informāciju vai kādos citos resursos, un tas nebūs īsti tas, ko mēs tā kā darām. Skaidrs. Un varbūt tomēr šajā brīdī es saprotu, ka mēs pagaidām nevaram pieminēt kādas labās prakses piemēras Latvijā, kādiem rezultātiem, ja? Bet es noteikti šajā, teiksim, organizācija noteikti ir kā, teiksim, labās prakses piemēri, kur tiešām šajā brīdī ir padarīts kaut kas tāds ļoti labs, ja? Kur ir ļoti labi rezultāti. Varbūt var minēt, teiksim, kaut kādās citās valstīs, kaut kādās Zviedrijā vai kaut kādās citās valstīs, kuri tiešām šī organizācija tiešām ir paveikusi kaut kādu brīnumu Ziemassvētku. Varbūt. Galīgi sakot, grūti tā uzreiz komentēt par šādiem piemēriem, bet tas droši vien, cik es zinu, vismaz man šķiet, ka jebkurš no šiem projektiem ir bijis diezgan tāds veiksmīgs. Un tās atsauksmes, kas ir, un tās atsauksmes, ko var redzēt arī internetā, kur, teiksim, klienti stāsta par to, kādi ir šie risinājumi, tad šīs atsauksmes ir ļoti labas. Un no vienas puses varētu teikt, jā, jūs esat studenti, ko tad jūs varat tādu jaunu izdomāt, mēs šajā sektorā strādājam 20 gadus, varbūt tās, kas tad būs tas pienesums, ko jūs varat dot. Bet tieši tas jau arī savā ziņā ir tā, tieši tā jau arī savā ziņā ir tā problēma, ka varbūt šo 20 gadu laikā nav iespējas paskatīties uz lietām no kādas citas puses, ko varbūt tās studenti var. Un
Nē, jebkurā gadījumā es vienkārši varbūt drīkstam papildināt šoreiz, ja? Jo jebkurā gadījumā tas, kas man paši fascinē, protams, bija, es saprotu, tas ir reklāmas rullīši jūsu, ja? Bet jūsu mājaslapā, teiksim, pārlaimīgi nevalstisku organizāciju pārstāvi, kur ar putām uz lūpām stāstīja, cik fantastiski, cik labi šajā brīdī, kad mēs esam uzaicinājuši šajā gadījumā šo te konsultantu kompāniju, un līdz ar to mums ir tāda un tāda rezultāta. Tā kā jebkurā gadījumā tad es domāju, ka cilvēki, teiksim, nosaucot arī šīs te mājaslapas adreses, ja, noteikti var redzēt, teiksim, vismaz ļoti daudz, teiksim, labus attiecīgus piemērus, ja, kuru šajā gadījumā tad es domāju, ka cilvēki ir attiecīgi tad apmierināti. Nu, sarunas beigās es gribētu vienkārši šajā brīdī saprotu vienkārši, ka ir Ziemassvētku laiks un kādus, teiksim, potenciālos klientus, kādas izaicinājumus jūs gribētu, teiksim, redzēt nākotnē. Jo viena lieta vienkārši es saku, ka šajā brīdī mums tam nav interesanti un tā līdzīgi. No otras puses vienkārši, kas tad varētu būt šis izaicinājums jums? Wow, ja? Un es gribētu šajā brīdī nevalstiskas organizācijas sektorā, teiksim, atrisināt vai risināt šos jautājumus. Kas varētu būt šī uzaicinājuma? Ko jūs varētu novēlēt šajā brīdī Ziemassvētkos? Kādus izaicinājumus jūs gribētu redzēt? 3 vismaz. Sāksim tātad ar prezidents kaut. Pirmkārt jau gribētos tādus izaicinājumus, kuri varbūt nav bijuši līdz šim. Un tādas, teiksim, problēmas, pie kurām mēs līdz šim neesam strādājuši. Piemēram, ja tā būtu, teiksim, ja tas būtu kaut kas saistībā ar cilvēku resursiem, kas ir arī viens no tiem virzieniem, ar ko šī organizācija strādā, tad tas būtu kaut kas jauns, mums, tā būtu cita, teiksim, tā metodoloģijas daļa, kuru mēs varētu pielietot. Un tad es domāju, ka tas būtu kaut kas tāds interesants, ja tas būtu izaicinājums, kur mēs neesam dzirdējuši. Jo ir lietas, ka mēs dzirdam atkal un atkal un atkal. Bet varbūt ir kaut kas tāds, ko mēs pagaidām vēl neesam redzējuši un risinājuši, un mums pašiem arī ir interesanti. Kaut kas jauns un uzkrāt jaunu pieredzi un tad tālāk izmantot šīs zināšanas. Ko vēl mēs varētu gribēt redzēt? Nu, vēl 2 lietas paliek. Anita, Tas gan varbūt nav no tādiem izaicinājumiem, bet ko mēs ļoti gribētu redzēt ar šos te klientus un organizācijas, kuras tiešām gribētu sadarboties pašas, jo tā tiešām ir ļoti svarīga lieta, jo mums ir gadījies arī tad, kad mēs līdz šim meklējam paši klientus, ka mēs cenšamies sazināties ar šīm organizācijām pēc labākiem nodomiem, ar vēlmu viņām palīdzēt, un šīs organizācijas it kā grib sadarboties, bet tā pašā laikā, kad šī sadarbība tiešām notiek, tad neatbild uz telefonu zvaniem un tam līdzīgi, kas, protams, apgrūtina ļoti darbu mūsu konsultantiem, jo viņi nespēja sarunāt šīs tikšanās. Un tādējādi, protams, arī šī kvalitāte, ko viņi spēja beigās sniegt, šis ieguldījums ir mazāks, jo, ja viņi nav patiešām iekšā šajā problēmā, viņiem ir daudz grūtāk pie tā strādāt. Tādi sadarboties vēloši klienti, tas ir viens, ko mēs tiešām ļoti vēlētos. Nav kaut kas. Es saprotu, es pārfrazēšu Anitu vienkārši, es saprotu, ka jūs gribat vismaz šajā brīdī tātad 100 potenciālās nevalstiskās organizācijas, kuras jums šajā brīdī tātad stāv rindā un saka, palīdziet mums lūdzu, jūs esat mūsu cerība, tātad tāds varētu būt. Un, protams, prezidents kundzei tā būs, protams, ļoti liels izaicinājums šajā brīdī šo visu lietu nomenedžēt vispār pareizi. Tā kā, vēl kaut kas tāds, ko mēs varētu novēlēt sev, vai kas mums varētu būt interesanti? Vienkārši novēlēt nevalstiskajam sektoram būt aktīvākam, jo visu laiku ir runa par to, ka mums ir vajadzīga palīdzība šādos jautājumos un šādos, un visu laiku par kaut ko tiek runāts. Bet faktiski tā notiek kaut kāda runāšana, bet tad, kad saka, kur te mēs esam, mums ir resursi, mēs gribam kaut ko darīt, tad tās aktivitātes nemaz tā nav. Un tad tādā ziņā gribētos novēlēt, lai arī pašas organizācijas nāk un vēršās un, teiksim, nekautrējās un domā par to, kā mēs varētu sadarboties. Nu, ok, es vienīgais, ka šajā gadījumā novēlu, jūsu organizācija novēlu daudz darba,
nākotnē. Paldies! Paldies! Paldies!